Sveiki, sveiki! Es šodien filmēšu jaunu video. Un šis nebūs kā parasts video. Es šī video jautāšu jautājumus, un jūs mēģināsiet atbildēt. Kā jūs, un par katru atbildi, ko jūs dabūsiet 1 punktu. Jūsu mērķis ir savākt 5 punktus, un būs 5 jautājumi par šo spēli, un arī daudzus jautājumus jūs varat atcerēties no maniem iepriekšējiem video. Būs dažādi jautājumi, arī atcerieties, ka šī video kaut kur būs noslēpts kods, koda cipars, un jums viņš jāmēģina atrast. Ja jūs atradīsiet, jūs varēsiet viņu pievienot pie pirmās filmas koda cipara, un laikam sāksim šo jautājumu video. Pirmais jautājums ir, kurš ir visizdevīgākais zvērs? Ir 3 dažādi varianti. Jūs varat, kā es teicu, skatīties manas vecos video, lai dabūtu labākas iespējas dabonot šo. Tādā gadījumā, kurš visizdevīgākais zvērs? Mums ir 3 varianti. Vistas, govis, aitas. Tagad jūs varat iepauzēt video un izdomāt, kuru jūs izvēlaties. Vistas, govis, aitas. Iepauzējiet video un padomājiet. Es jums dodu 5 sekundes. 1, 2, 3, 4, 5. Pareizā atbilde ir govis. Ja jūs esat uzminējuši govis, jūs dabonat 1 punktu. Ja jūs beigās dabūsiet 5 punktus, jūs būsiet perfekti uzminējuši manējo uzdevumus. Tādā gadījumā nākamais ir otrais. Cik maksā otrā zonas vārti? Es domāju, tie tur vārti, tur, kur mana pelīte ir, es necelšos no šī krēsla, cik viņi maksā, ir 3 dažādi varianti. 1000, 5000 un 10 000. Es jums dodu 5 sekundes, lai apstādinātu un tad izdomātu. 1, 2, 3, 4, 5. Pareizā atbilde ir 10 000. Ja jūs šito uzminējāt, jūs dabūjāt vēl 1 punktu. Nākamais jautājums ir, kas sauc to vīru, pie kura tu vari nopirkt makšķeres? Tas nozīmē to vīru, pie kura tu nopirkt makšķeres. Atgādināšu, ka tu vari nopirkt makšķeres, pie tā es veselu video uztaisīju par makšķerēm. Tādā gadījumā ir 3 varianti. Bruks, Robin un Tom. Tā kā 3 varianti. Bruks, Robin, Tom. Tad izvēlies variantus, un tagad es jums došu 5 sekundes. 1, 2, 3, 4, 5. Pareizā atbilde ir Bruks. Robin un Tom nav pareizi. Ja jūs uzminējāt Bruks, tad jūs esat dabūjuši punktu. 4. jautājums. Kur var atrast zilās puķes? Iespējas ir ziemeļos, salās, mežā. Jums ir 3 varianti. Es dodu jums 5 sekundes. 1, 2, 3, 4, 5. Pareizā atbilde ir ziemeļos. Kā jau es teicu, katru reizi, kad es skaitu, jūs apstādināt, tad ziemeļos. Nākamais ir 5. Ja jūs uzmanējāt ziemeļos, es domāju punktu atkal, bet nākamais ir, kur ir visratākā sēne, pareizāk sakot. Tādā gadījumā varianti ir sarkanās, violetās, zilās. Skaitu līdz 10, apstādiniet video, ja vajag. 1 līdz 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atbilde ir violetās sēnes. Ja jūs uzminējāt, jūs dabūjāt punktu. Ceru, ka dabūjāt daudz punktus. Jo vairāk punktus jau dabūjāt, jo labāk.
Ja, mēģināt vēlreiz nevar, jo šis, protams, ir video tāds, kur jūs jau tad zināsiet atbildes, un šodienai laikam pietiks. Tā. Es pastāstīju, kā jūs varat, kā jau es teicu, kā jūs varat dabūt to, kā jums vajadzēs atbildēt uz maniem jautājumiem. Ja jūs atbildējāt pareizi, esmu priecīgs. Cerams, ka atbildējāt pareizi. Ierakstiet komentāros, cik punktus dabūjāt. Ceru, ka daudz, kādus 10, 5 visus, bet, nu, laikam, šodienai pietiks.